Labdien, Dzirksteles klausītāji un skatītāji! Nozīmīgu jubileju šogad svin Sija Gulbenes un Alūksnes Bānītis. Pirms 25 gadiem tika dibināta dzelzceļa pārvadājumu uzņēmēja sabiedrība Sija Gulbenes Alūksnes Bānītis. Par to, kas šajā laikā paveikts, ar kādiem izaicinājumiem tiks galā un kādi ir nākotnes plāni, Dzirkstelos sarunu ir aicinājusi Sija Gulbenes un Alūksnes Bānītis pārvadājuma daļas vadītāju Raiti Melderu. Labdien, Raiti! Labdien! Mēs būtu priecīgi, ka pastāstītu, kā uzņēmums ir mainījies šajos 25 gados, tehniski, organizatoriski. Lielākais izaicinājums jau ir saglabāt to industriālo garšu, kas visam šim projektam ir pamatā. Un, vienā brīdī varbūt viss šķiet jādigitalizē, jāmodernizē, bet šis dzelzceļš tātad ir savu vēsturisko mantojumu, un mēs visu laiku cenšamies saglabāt to garšu, to smaržu, tātad, kas ir bijusi 100 gadus atpakaļ dzelzceļā, to arī mūsdienās. Un, tas nav vienkārši ar visiem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, bet es gribētu teikt, ka mums izdodas, un mēs to darām un darīsim arī turpmāk. Tātad piedāvāsim ikvienam interesantam tātad pavizināšanās iespēju ar vēsturisku ritošo sastāvu, pa vēsturiskām sliedēm. Tajā pašā laikā arī neaizmirstot, ka ir depo, kur var brīvi nākt apmeklētāji un apskatīt tātad bānīšu mājas. Tāpat piedzīvot dažādus pasākumus, jo tā pamatdoma jau ir viena, tātad piedāvāt apmeklētājiem aizvien lielāku piedāvājumu pakalpojumu klāstu. Kādi tad ir bijuši tie lielākie izaicinājumi? Ja mēs runājam tādā ilgtermiņa griezumā, nevienam jau nav noslēpums, ka atrodoties ar šādu objektu 200 km no Rīgas, visu laiku ir izaicinājums tātad, lai būtu apmeklētāji, kas izmanto vilcienu pakalpojumus, jo tā demogrāfija, diemžēl, ir tāda, kāda ir, un vietējo pasažieru paliek aizvien mazāk gadu no gada, diemžēl. Un šī gadījumā tiek meklēti dažādi risinājumi, tātad kā piepildīt bānīšu vagonus ar turistiem, jo bez tiem šādu te vilcienu kustību ir grūti nodrošināt, jo saku, gan tas attālums, gan ģeopolitiskie konflikti, tas viss rada tiešām tādu visu laiku spriedzi, kurā ir jāmeklē risinājumi. Kā jūs piepildat tos vagonus? Kā jūs uzrunājat tos turistus, pasažierus, viesus? Tiek meklēti dažādi risinājumi. Kā redzamākais tātad ir projekts, es saucu to par projektu, tātad Bānīša zeme, kura ietvaros mēs esam sapratuši, ka šī reģionā nav vienam novadam jākonkurē ar otru novadu, bet tieši otrādi ir jāpieno spēki. Un, ja vēl pie to visu savienot, tad Gulbenes Alūksnes Bānīša sliedes, tad ir jādarbojas vienotas idejas vārdā, jo tikai tā mēs varam iegūt maksimālo labumu. Un mēs esam diezgan atšķirīgi novadi ar savu piedāvājumu. Tad Alūksnei vairāk savus piedāvājumus vērsts uz pilsētas pakalpojumu sniedzējiem, Gulbenei savukārt uz pagastu teritorijām. Tad tā sistemātiski pārdomāti veidojot piedāvājumu, tad, lai apmeklētājs ne tikai no Latvijas, bet arī no Baltijas valstīm un no Eiropas un pasaules būtu ieinteresēti šeit atbraukt, pavadīt nedēļas nogali vai arī jau nedēļu. Tā kā, tas viss tiek meklēt tie risinājumi, lai būtu apkopots piedāvājums, ko darīt šī vietā mūsu Bānīša zemē. Bet izdodas rast risinājumus? Viegli nav, protams. Vienmēr ir jāpiestrādā pie sadarbības, savstarpējās sadarbības, bet es ceru, ka šis projekts pierādīs to, ka tas bija liederīgi vispār uzsākt šādu idejas realizāciju, un pēc pāris gadiem varēs runāt, ka Bānīša zeme būs arī ārpus Latvijas un Baltijas teritorijas zināms zīmols. Lai izdodas. Kā tiek nodrošināta vēsturiskā šaursliežu dzelzceļa saglabāšana? Droši vien arī valsts pašvaldības atbalsts. Bez atbalsta tad
šādu objektu būtu ļoti grūti saglabāt. Un galvenokārt jau regulāro satiksmi, jo būsim reāli. Tas, kas notiek nemitīgi, tātad arī šobrīd tātad dīzeļdegvielas cenas ir uzkāpušas gaisā. Skarbā realitāte ar darba spēka pieejamību lauku reģionos, jo dzelzceļa speciālisti tomēr, tie ir speciālisti ar profesionālām zināšanām, nav tik viegli sastopami, piemēram, Gulbenē vai Alūksnē. Tad visu laiku pie tā tiek strādāts. Es varbūt ļoti pateicīgs savai komandai, tātad Bānīša darbiniekiem, kuri ir izvēlējušies kā darba vietu Gulbenes Alūksnes Bānīti, jo tikai ar stipru komandu mēs varam darboties. Un ritošais sastāvs vienmēr var ripot droši pa sliedēm, tāpat arī apkalpošana, tad pasažieru apkalpošana noris kvalitatīvi. Kāda ir pasažieru interese par Bānīti šodien salīdzinājumā ar pirmajiem darbības gadiem? Tātad, kā jau bieži vien gadās, kad uzsāk darbību, kāds jauns projekts, vienmēr tā pirmā brīža ažiotāža ir vislielākā, bet, kā es uzskatu, visgrūtāk ir saglabāt to pieprasījumu caurmērā nemainīgu ilgtermiņā. Un šeit mēs runājam jau par 20 un vairāk gadiem, un to ir visgrūtāk izdarīt. Rast jaunas idejas, tātad, ko jaunu piedāvāt turistiem, kā iesaistīt tās auditorijas, kuras līdz šim nav izmantojušas Bānīšu pakalpojumus. Un tādēļ ļoti svarīgi, tātad, kā jau iepriekš teicu, ir sadarbība ar Gulbenes novada pašvaldību, ar Alūksnes novada pašvaldību un turisma organizācijām. Tāpat arī savā starpā komunicējot ar turisma uzņēmējiem, lai mēs viens uz otru skatītos nevis kā uz konkurentu, bet kā iespēju iegūt sev un arī piedāvāt citiem uzņēmējiem apmeklētājus. Tālāko zemju turisti, kur ir zinoši par Bānīti un brauc uz šejieni? Ziniet, kā plašs mērogs. Es tiešām nemelošu, ja teikšu, ka Bānītī gan vizinājušies, gan arī izmantojuši viesunama depo pakalpojumus ir turisti no visiem kontinentiem. Austrālija, Amerika, praktiski Japāna, no tālākām zemēm, kas man nāk prātā. Plaši dažādu tautību apmeklētāji. Kā viņi jūs ir atraduši? Kā ir uzzinājuši par Bānīti? Noteikti, ka viņi stāsta. Ir tā, ka ļoti daudz Gulbenes Alūksnes Bānīšu apmeklētāji tātad ir turisti, kuri meklē kaut ko specifisku. Vai tas ir industriālais mantojums kopumā, vai tieši specifiski tvaika vilce, ko pie mums var sastapt. Un, mēs esam gan internetā, gan sociālos tīklos, gan arī mēs izmantojam ikvienu iespēju, lai par sevi sniegtu interviju arī pašvaldību turismu bukletos, avīzēs. Un tā šī informācija aiziet plašākā mērogā. Kādi ieguldījumi infrastruktūrā un ritošajā sastāvā ir bijuši nozīmīgākie šo 25 gadu laikā? Tātad jāteic tā, ka infrastruktūru, tātad Sliežu ceļu uztur Latvijas dzelzceļš, jo Sliežu ceļš pieder Latvijas dzelzceļam, bet, ja runā par Bānīti kopumā, par uzņēmumu investīcijām un attīstību, tad viena no lietām tātad ir ritošais sastāvs. Praktiski tvaika lokomotīva Ferdinands, kas bija tāds no kapitāla ziņas ieinvestēšanas apjomīgākais projekts, tātad, lai piesaistītu ārvalstu turistus. Tas bija ļoti svarīgi. Un arī šobrīd, arī šīs brīvdienās mēs braucām tvaika lokomotīvi, tad vilcienu vagonus vilka tvaika lokomotīve, kas ir kā magnēts praktiski, lai piesaistītu jaunus apmeklētājus vai arī liktu atgriezties jau esošajiem, kas jau kādreiz bijuši turisti pie mums vēlreiz. Tas ir tāds lielākais. Tas būtu lielākais, bet ir arī dažādi. Tātad mēs esam attīstījuši depo telpu piedāvājumu. Tātad praktiski
pirms Covid, mēs paspējām izveidot depo telpās, atjaunot viesunamu depo, kas arī bija finansiāli apjomīgs projekts, kur mums ļoti palīdzēja Satekas līdzekļi, līderfinansējums, lai varētu depo telpās izguldīt kvalitatīvā vidē, ne tikai apskatīt depo, bet arī pārnakšņot. Ir pieprasījums arī. Jā, mēs esam atraduši savu nišu, cenas ziņā sava niša. Mums ir dažādi apstākļi, kādēļ mūsu pakalpojumus izmanto arī ziemā. Darbinieki, kas brauc komandējumos, piemēram. Vasarā tie ir viesunama apmeklētāji, kuri meklē kaut ko jaunu. Jo mūsdienās jau nav noslēpums, ka aizvien vairāk patīk cilvēkiem tāds teiciens, jo trakāk, jo labāk. Ja turpat vilcieni atpūšas, un kādēļ arī turists gan nevarētu to darīt. Tāpat depo telpās ir izvietota ekskursiju ekspozīcija, ienākot depo. Ja neviens arī nesagaida konkrētajā brīdī, tad vienmēr var gūt priekšstatu, kas mēs esam, ko mēs darām. Tiek strādāts dažādos virzienos. Tas nav tikai ritošais sastāvs, tas ir arī ēku sakārtošanas. Pamazām ar dažādiem projektu līdzekļiem tiek attīstītas šīs lietas. Kādu lomu Bānītis spēlē vietējā turisma un reģiona attīstībā? Nevienam jau laikam nav noslēpums, ka Gulbenes Alūksnes Bānītis ir tāds mugurkauls šim reģionam. Un mūsdienās aizvien vairāk ceļotāji meklē virzienus, kurā aizbraucot, var apskatīt vairāk objektus. Un, ja ir tad vilciens, kurš savieno divas pilsētas, tā ir lielāka iespējamība, ka apmeklētājs atbrauks uz šo pusi. Un, kā es saku, jācer, ka šī sezona būs labvēlīgāka no laika apstākļu viedokļa, jo pagājušā sezona nebija tik laba, jā. Ne pavisam, bet kopumā pagājušajā sezonā mums izdevās sniegt savus pakalpojumus, nebija krasi samazinājumi statistikas ailēs. Tā kā sanāca labāk, kā varēja vēlēties. Ceram, ka šogad arī saulīti iepriecinās, vairāk saulainu dienu, tas jau rada arī cilvēkos vēlmi vairāk ceļot. Jā. Bet kā uzņēmums risina finansiālos un uzturēšanas izaicinājumus, kas saistīti ar vēsturiskā dzelzceļa līniju? Tā uzturēšana prasa savu pārvadājumu organizēšana, un tādēļ tādi divi galvenie finansējuma avoti. Viens ir vēsturiskā mantojuma dzelzceļa status, kas paredz mums finansējumu atbilstoši dzelzceļa likuma konkrētam punktam. Tā vienkāršotos vārdos runājot, Latvijas teritorijā veids kravu pārvadājumus, piemēram, dažādi dzelzceļa uzņēmumi. Un viņi šos pārvadājumus organizē pa Latvijas dzelzceļam piederošajām sliedēm, par to maksājot infrastruktūras izmantošanas maksu. Un tad noteikta daļa, tātad mazs procentiņš no šīs infrastruktūras maksas, viņiem neiebilstot šiem pārvadātājiem, tiek novirzīts mūsu dzelzceļa finansēšanai, uzturēšanai, lai šeit būtu aktīvā darbība. Otra lieta, Gulbenes Alūksnes Bānītis piedāvā regulāros pasažieru pārvadājumus. Regulāritāte, tas nozīmē, ka vilciens pēc kustības grafika brauc 2 reizes dienā. Tas nav tā, ka ir pasažieri un Bānītis brauc, nav pasažieru uz peronu, vilciens nekur nebrauc. Un mums ir sadarbība arī ar autotransporta direkciju. Respektīvi, arī autotransporta direkcija mums nedaudz palīdz, bet tas ir nozīmīgs finansējums, lai sektu, piemēram, degvielas izmaksas. Pārējā daļa, tātad to, ko mēs paši nopelnam ar biļetēm, ar viesunama sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat mums patīk pasākumi, tātad dažādi gan tematiskie Mārtiņdiena, Lieldienas, Ziemassvētki,
vai arī piedzīvojumu pasākumi, kas ir ļoti populāri. Tur vairāk tā kā skolas iesaistās? Ne tikai. Šos pakalpojumus izmanto gan darba biedru kolektīvi. Ļoti populāri mūsdienās ir ģimeņas salidojums organizēt kaut kur brīvā dabā. Tad ar vilcienu pavizinoties ar kādu pārsteigumu pa ceļam. Un vēl pirts pakalpojumi. Tātad jau visiem vietējā mērogā labi zināmā Bānīša pirts. Tagad tie ir tie galvenie avoti, no kā mēs gūstam finansējumu. Pietiek? Vienmēr jau gribētos vairāk, bet finansējumu izmanto saimnieciski, tad pietiek gan degvielai, ņemot vērā, ka beidzamajā laikā ir arī ievērojams sadārdzinājums un Bānītis, ja neskaita tveika lokomotīvu Ferdinands, kura darbojas un Malku, Bānītis darbojas ar dīzeļdegvielu, dīzeļbānīši. Tāpat svarīgākā lieta tās ir darbinieku algas, jo bez labiem darbiniekiem šis projekts būtu tur, kur būtu. Tāpat ir vēl viena nianse, tātad diezgan apjomīgs finansējums mēs novirzam par infrastruktūras izmantošanu. Respektīvi, mēs braucam pa Latvijas dzelzceļam piedarošām sliedēm, un to mēs maksājam infrastruktūras izmantošanas maksu. Un tāpat arī visi remonta darbi, tad vēsturiska tehnika prasa regulāru remontu, jo, ja ne, tad šie pārvadājumi nebūtu tik uzticami. Tā kā ir dažādas izmaksas, kas saimnieciski darbojoties ir paceļamas, teiksim tā. Bet kādi ir nākotnes plāni? Vai paredzēta modernizācija, jauni pakalpojumi vai vēl plašāka atpazīstamība? Noteikti plāni ir un daudz. Varbūt varat ieskicēt, kādus mēs būtu priecīgi dzirdēt. Protams, plāni ir visu laiku. Šobrīd mēs nedaudz strādājam pie digitalizācijas lietām saistībā ar drošību. Tas ir kā? Tas ir tā, ka mēs cenšamies vēsturiskās drošības iekārtas. Varbūt daudzi nezin, ka katrā Bānīša lokomotīvē ir tā saucamā melnā kaste, kas reģistrē gan vilciena kustības ātrumu, bremžu lietojumu. Mēs šobrīd strādājam, lai to visu uzlabotu ar mūsdienu tehnoloģijām, lai atskaites par veiktajiem kilometriem nebūtu jāraksta ar roku, bet tas viss aizietu sistēmā jau uz apstrādi, datu apstrādi. Tas aizņemtu mazāku laiku. Tāpat mēs šobrīd aktīvi strādājam pie bezskaidras naudas norēķina ieviešanas Bānītī, kas nav viegli, jo mēs visi, šķiet lietojam telefonus, zonas ir visur, bet Bānīša līnijas ietvaros ir tādas vietas, kur ir pilnīga zonas pārklājumu zudumi. Ko tas nozīmē? Mēs šobrīd risinām ar vienu kompāniju šo problēmu, lai mēs varētu no vilcienu pasažieriem jebkurā stacijā sauksim to tā, iekasēt naudu par braukšanas biļeti, un tas viss pakalpojums strādāt. Lai nebūtu neparedzētas uzkāršanās, un pasažierim jākāpj ārā, un mēs gaidām, kamēr tā iekārta restartēsies. It kā šķiet, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā, visi zonu pārklājumi ir lieliski, bet varbūt arī ar visiem ģeopolitiskajiem aspektiem, un šī reģionā tā ir problēma, bet mēs ļoti ceram, ka šogad mēs varēsim jau klientiem piedāvāt arī bezskaidras naudas norēķinus, jo dzīve iet uz priekšu un aizvien vairāk cilvēki izvēlas šādu veidu maksājumus. Tā arī klienti paši ir prasījuši? Prasa ļoti bieži. Tā kā ieteikuši, Prasa ļoti bieži, bet mums ir izvietota informācija, ka pagaidām vēl braukšanas biļešu iegāde ir vagonos par skaidru naudu pretī saņemot oficiāli tātad biļeti, kas paliek arī kā piemiņas suvenīrs gandrīz vai. Bet tātad šādi risinājumi, tāpat arī cenšamies, esam jau aprīkojuši lokomotīvas ar no ārpuses video novērošanas ierīcēm, lai izslēgtu kaut kādus incidentus, piemēram. Ir bijuši? Nē, bet mēs skatāmies no tā, kas notiek Latvijas mērogā. Mums ir bijušas rekomendācijas, ka tā vislabāk var izvairīties no dažādām situācijām.
Tā kā tas noteikti turpināsim strādāt pie Bānīšu zemes popularizēšanas plašākā mērogā, jo es atkal atkārtošos par to ģeopolitisko situāciju, kas notiek pasaulē. Nav mums viegli šobrīd piesaistīt apmeklētāju masas no Vācijas, no Lielbritānijas, no Holandes, jo vēl kādus 8 gadus atpakaļ. Jā, mēs ļoti bieži redzējām mūsu reģionā holandiešus, tad šobrīd viņi paskatās kartē un viņi saprot ārprāts, cik tuvu mēs atrodamies kādai lielai valstī. Tad šobrīd ir īstais laiks un beidzamais laiks pārorientēties tirgu un skatīties uz Skandināvu valstīm, jo tām arī robeža tāda pat kā mums un īstenībā arī Baltijas valstu tirgus joprojām nav līdz galam apgūts, tāpat Polija. Tad jā, popularizēt Bānīšu zemi Skandināvijā, turpināt to darīt Baltijas valstu līmenī, lai mums vairāk šeit atbrauc apmeklētāji no tām valstīm. Lai jums izdodas, lai Bānītis ripo. Paldies, Raiti, par sarunu. Paldies un uz tikšanos citās reizēs.